Sveiciens manā YouTube kanālā. Šeit sen nav būts. Dažādi iemesli dēļ ir tik daudz, kas noticis. Balī trips, vispār pārvākšanās, ziemošana Balī, zobu procedūra, dažādi podkāsti, satura veidošana, projektu palaišana, atkal savu sasniegumu svinēšana. Un šeit vispār pēc noteikumiem, kaut kādiem izdomātiem, man būtu jānopičo sevi, kas es esmu. Hei, es esmu Diāna Kudrēšava, ko es daru? Es esmu personības izaugsmes coach, ko tu pie manis vari iegūt labāku dzīvi. Ja? Un tādā garā man būtu tas jādara. Čau, welcome to my YouTube channel. Es esmu Diāna Kudrēšava, personības izaugsmes trenere, bla, bla, bla. Bet es pieļauju domu, ka ir forši sevi kruti pičot, bet ir forši, ka tava personība vienkārši runā par tevi. Un ka cilvēki aizvien vairāk klausās nevis vārdos, bet viņi ieklausās savās sajūtās, ko viņi jūt, redzot konkrēto cilvēku. Un es pati esmu dzīves eksperimentētājs, varbūt ne kaut kādās ārējās un ekstrēmās lietās, bet vairāk es eksperimentēju ar savu personību un mijiedarbību ar dzīvi kopumā. Un es mācos vadīties vairāk pēc sajūtām, nevis kaut kādiem sabiedrības pieņemtajiem standartiem, kas arī ir ok, un viņi ir domāti ne tāpat vien. Viņi ir domāti, lai mēs ievērotu likumu, lai būtu kārtība, un tas ir forši, tam ir jābūt. Bet ir kaut kādi standarti, ir kaut kādi viedokļi, ir kaut kādi likumi, kuri reāli mūs vienkārši ierobežo. Ja, un tie varbūt nav tādi valstiski likumi, kā likumi, lai nebūtu noziegumu un tā. Šo sistēmu es ļoti cienu, viss ir kārtībā, bet likumi, kurus mēs esam pārņēmuši no mūsu vecākiem. Kā piemēram, nevajag lielīties, jo savādāk tevi tur noskaudīs. Nevajag blatot ar naudu, tāpēc, ka tev viņu nozags. Nevajag vēl kaut ko darīt, tāpēc, ka kaut kas notiks. Un tādā veidā mēs esam diezgan tā hardcore programmēti uz ļoti dažādām lietām. Uz to, kā mēs redzam pasauli, kā mēs redzam darbu, kā mēs redzam sabiedrību, kā mēs redzam cilvēkus sev apkārt, kā mēs redzam naudu, sasniegumus un tā tālāk. Un līdz ar to tas rezultējas dzīves kvalitātē, kuru mēs dzīvojam. Un ja tu šobrīd neesi apmierināta ar savu dzīvi, tas nozīmē tikai to, ka tu īsti viņu nedzīvo. Tu nedzīvo savu dzīvi, tu neesi sistēmā savā vietā. Un par sistēmām es stāstu Telegram kanālā ļoti daudz, es stāstu Instagramā par to, maksas, bezmaksas projektos. Es runāju par sistēmu nevis kā valstisku, pasaules sistēmu, bet vairāk psiholoģisku sistēmu. Un tad, kad cilvēks psiholoģiskajā sistēmā ir savā vietā, kad viņš dzīvo no savas lomas, nevis ieņem mammas lomu, vecmammas lomu vai kaut kādu citu iegūtu dzīves laikā programmu, ja, tad, protams, ka viņš ir laimīgs. Bet ja viņš izdzīvo, piemēram, mātes scenāriju, tēva scenāriju, omes scenāriju, vēl pa vidu, vēl kaut kādu, bijušā partnera pārņemtās pārliecības, viņš reāli dzīvo viņu dzīves. Un līdz ar to tur nav laimes, tāpēc, ka tur nav nekas tavs. Ja? Un viens no šiem te rādītājiem, ka tu nedzīvo savu dzīvi, ka tu esi ne savā vietā sistēmā, ir tas, ka tu baidies paziņot par sevi un par saviem sasniegumiem. Un nesen man uzrakstīja viena dāma, kura piedalās vienā no maniem projektiem, un es nolasīšu viņas ziņu, jo es ticu, ka ļoti daudziem tas var rezonēt. Man ir ļoti raksturīgs pieticības sindroms. Nemāku novērtēt savus sasniegumus, kad tik neizklausīties lielīgai, kad tik neizklausīties iedomīgai un tā tālāk. Un, manuprāt, šis ir tas, kas manī šobrīd transformējas visvairāk. Viņi ir manā projektā. Un tas ir tas, ko man no Diānas gribējās iemācīties. Nevis slēpt savus sasniegumus, tādējādi mazinot arī pašai sevi, bet būt nereāli lepnē par tiem un nebaidīties ar tiem lepoties. Un šajā vēlmē nav nekas slikts. Kas ir slikts tajā, ka cilvēks grib justies labi ar to, ko viņš dara? Taču kaut kādas sabiedrības uzliktās
normas, kaut kādas pārliecības, kaut kādas domas sajūtas cilvēkam liedz to darīt. Cilvēks, viņš dara kolosālas lietas. Vienalga, vai viņš tur āda, vai viņš ir psihologs, coach, vai viņš ir konditors, pavārs, absolūti vienalga. Lai ko tu darītu, tu šajā jomā kaut ko jau esi sasniegusi. Un ir forši ar to lepoties. Taču tad, kad mēs uzdrīkstamies pateikt, man sasodīti labi sanāk kaučot, man sasodīti labi sanāk reāli cilvēku pušot uz viņu rezultātu, man sasodīti labi sanāk cept kūkas, man sasodīti labi sanāk radīt saturu Instagramā. Man ļoti labi sanāk taisīt kolosālas bildes, ierakstīt dziesmas, ierakstīt meditācijas, tad vēl kaut ko. Mēs domājam, ka mēs lielamies, un citi varbūt tā arī mūs var uztvert. Un tas ir atkarīgs no vides, kurā mēs atrodamies. Vienā vidē jūs pateiksiet, jā, es esmu kruta meditāciju ierakstīšanā, man ļoti kruta sanāk. Vienā vidē jums pateiks, ko tad tu sevi salielīji? Viena vide. Otrā vidē jums pateiks, super, iedod paklausīties savas meditācijas. Un tie cilvēki, kuri teiks, ko tu tur sevi salielīji, ir taču daudz krutāki. Tā ir viņu programma, tā ir viņu pārliecību, sajūtu, kaut kāda stratēģija, kuru viņi izvēlas izdzīvot neapzināti. Līdz ar to viņi visu redz tieši tā. Vai tā būtu tu, kura viņiem palielīsies, ja vienkārši uzdrīkstēsies iemiesot to, kas tu jau esi, to, ko tu māki un to, ko tu esi sasniegusi. Kad tu viņiem uzdrīkstēsies paziņot, ka, hei, jā, es esmu tur super kruta šajā lietā, es jūtos tā. Un tie cilvēki tevi nosodīs. Viņi nosodīs arī citu cilvēku, kas tā pateiks. Tāpēc, kad viņi ir vienkārši tādi, viņi tā ir pieraduši, viņi nezina, kā ir savādāk, un viņus nevajag vainot. Vienkārši jautājums, vai tu gribi būt tajā vidē. Un ir citi cilvēki, kas pateiks, jā, kruti, iedot paklausīties, wow, super, un viņi jau skatās no prizmas tādas, ka viņi katrā cilvēkā saskata viņa augstāko es, viņa labāko versiju, viņa foršāko versiju, nevis mūžīgi noniecina to, kas reāli ir labs. Jo katram cilvēkam ir izvēle, un ne visi cilvēki vienkārši to zina, ka viņiem ir izvēle, jo viņu vidē iespējams nav bijis tāds citas pieredzes. Bet patiesībā katram cilvēkam ir izvēle, kā redzēt pasauli un citus cilvēkus. Un mēs, īpaši manas paaudzes, man ir šobrīd 31 uz šo dienu, manas paaudzes cilvēki var visdrīzāk, nevis pat var būt, bet visdrīzāk ir piedzīvojuši to, ka viņus audzina no tādas kritikas, ka, ja es tevi kritizēju, tas nozīmē, ka es tevi pušoju. Un it kā tur ir ļoti labs nolūks, cilvēki ir gribējuši, lai tikai mēs kaut kādi labāki kļūstam, vecāki vai tā vide, kurā mēs augām. Bet patiesībā mūsu psihi to necik daudz veselīgi neuztver. Un šajā vidē, kad mēs augām, mēs to esam arī pārņēmuši, līdz ar to mēs neapzināti sākam kritizēt citus. Es pati esmu tāda bijusi, un es esmu ļoti ilgu laiku redzējusi cilvēkos, jā, bet var jau vēl labāk. Jā, forši, ka tu sasniedzi, bet tas jau nekas nav. Un tā ir citu sasniegumu noniecināšana, tā ir savu sasniegumu noniecināšana, un tā dzīvot ir vienkārši ļoti grūti. Un tad, kad tu pamaini savā domāšanā šīs lietas, ka tu sāc saskatīt, bet tas ir tiešām ļoti krūti, ko cilvēks dara. Tu citus cilvēkus iedvesmo. Tu iedvesmo sevi, tu iedvesmo citus cilvēkus, un tev blakus cilvēki grib atrasties, tāpēc, ka tev blakus viņi jūtas droši atklāties. Viņi tev blakus, ka tu esi tādā domāšanā, ka tu redzi cilvēka labāko viņa versiju, tad viņi tev blakus tiešām grib būt. Tu esi kā magnēts šiem cilvēkiem, tāpēc, ka tev blakus viņi jūtas ne tikai droši, viņi jūtas iedvesmoti.
viņi jūtas iedvesmoti, viņi grib vēl vairāk rīkoties, viņi grib vēl vairāk kaut kā uzlabot to, kas jau ir perfekts, nevis uzlabot to, kas ir sūds, ja viņi atrodas citā vidē. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, no kādas pozīcijas tu vispār virzies pa dzīvi. Vai nu tu ej un sasniedz no tā, ka tev nav gana labi un tev ir atkal kaut kas jāuzlabo, vai arī tu, ok, šis ir super, bet kā var vēl labāk? Kā var vēl interesantāk? Kā var vēl foršāk? Kā var kaifīgāk man, lai es kaifoju no procesa, lai es to izbaudu un nevis kādam kaut ko pierādu, jo tiem cilvēkiem tāpat nekad nebūs gana laba. Un ja mēs visu laiku fokusējamies uz to, ko citi padomās, kā mēs izskatīsimies citu acīs, mēs tik ļoti ātri varam pazaudēt sevi, ka tiešām depresija, trauksme, veģetatīvā distonija, kas tik vēl tur nenāks mums klāt, jo kas ir visas šīs mentālās slimības? Tās ir sekas tam, ka mēs ļoti, ļoti ilgu laiku esam dzīvojuši pret savām sirds vēlmēm, pret savu patieso būtību, kuru mēs vienkārši neesam uzzinājuši, iepazinuši, jo mums to nav mācījuši. Un katrs to var izdarīt, tāpēc, ka tad, kad tu dzīvo tā, kā tu gribi, ekoloģiski, nevienam nedarot pāri, dzīvo saskaņā ar savu sirds vēlmi, tu dari to, ko tu gribi, tu strādā to darbu, kuru tu gribi, tu komunicē ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu gribi, kad tu gribi. Tu dzīvo vienkārši savu dienu tā, kā tu gribi. Tur nevar būt depresija, tur nevar būt trauksme, tur nevar būt bailes. Tur ir totāla uzticība, tur ir totāls miers, tur ir laime. Un tas ir iespējams. Jā, varbūt tas nav katru dienu un visu dienu. Dzīvē ir kāpumi un kritumi. Bet tas ir iespējams 80 un pat 90% vispār no tava dzīves gada, pieņemsim. Ja mēs paskatāmies gada griezumā, tu vari 90% gada nodzīvot superīgā, kaifīgā, krūtā stāvoklī. Un es tev to saku no savas pieredzes, nevis no grāmatām un zināšanas. Es esmu piedzīvojusi to posmu, kad tu dzīvo un tev vispār liekas dzīve kā sūds. Tev ir depresija, tev ir pašnāvnieciskas domas, tev ir trauksme, tev ir veselības problēmas, tev viss neiet. Viss, ko tu dari, ir kaut kā grūti. Un es esmu piedzīvojis to stāvokli, man ir bijusi depresija, man ir bijušas ļoti daudz dažādas kaitas, kas ir saistītas ar psihosomātiku, un, protams, ka tur nav laimes. Un es ļoti daudzus gadus esmu pavadījusi meklējot, kā vienkārši justies laimīgai, kā justies labi, vienkārši ikdienā, jo tu vienkārši sāc nogurt no apātijas, tu sāc nogurt no depresijas, tu sāc nogurt no trauksmes un negribās beigās tā dzīvot, loģiski. Un es esmu atradusi to veidu, kā var dzīvot laimīgu dzīvi, un tas ir vienkārši dzīvot saskaņā ar savu sirdi, darīt to, ko tu gribi, un iemiesot savus sasniegumus, uzdrīkstēties paziņot par to, kas tu esi un ko tu dari. Un it kā liekas ļoti vienkārši. Jā, super, jā, skaidrs, ko tu man te Ameriku neatklāji, ja? Bet ir tik ļoti grūti to izdarīt, tāpēc, ka lai paziņotu par sevi, lai paziņotu par to, ka es esmu krūts coach, es esmu krūts konditors, es esmu krūts dziedātājs, aktrise, modele, vienalga, SMM speciālists, labākais Latvijā fotogrāfs. Lai uzdrīkstētos to paziņot, tev ir jābūt drosmei. Drosme vienmēr ir otra puse bailēm, un lai līdz drosmei nonāktu, mēs saskaramies ar lietām, no kurām mums ir bail. Bail, ko citi padomās, bail, ko citi pateiks, bail, kā mēs izskatīsimies, bailes, ko par mums publiski pateiks. Un tās ir psiholoģiskās bailes. Tās ir psiholoģiskās bailes, kuras mums asociēs ar ļoti lielu ķermenisku diskomfortu, jo tās ir emocijas, kas atspoguļojas mūsu ķermenī. Un, protams, ka mēs negribam viņas izjust, un līdz ar to mēs sabotējam, mēs izvairamies no šīm lietām, mēs izvēlamies nepaziņot par sevi, mēs izvēlamies iet to ceļu, kas ir mazāk redzams, kur mēs kaut kā nerunājam par sevi, kur mēs neatklājam sevi, mēs izvēlamies būt savas dzīves aizkadrā.
Bet vai tas mums beigās dod laimi? Visdrīzāk, ka nē, tāpēc, ka ja tev ir vēlme paziņot par sevi, ja tev ir vēlme iemiesot savus sasniegumus, ja tev ir vēlme būt redzamai un dzirdamai savā nišā, vispār kā personībai, tad tu nevari būt laimīga savas dzīves aizkadrā. Atklāšanās pasaulē nav par Instagramu. Atklāšanās pasaulē ir būt savas dzīves autorei, dzīvot savu dzīvi, kuru tu gribi dzīvot. Dzīvot to dzīvi, kuru tu nevari nedzīvot. Dzīvot to dzīvi, kura tev pašai ir interesanta un darīt to darbu, kurš tev ir interesants. Un uzdrīkstēties paziņot par to, jo ja man asistente nebūtu pateikusi, ka viņa ir superkruta tajā, ko viņa dara, es diez vai būtu viņu paņēmusi darbā. Ja? Tieši tāpat kā diez vai es būtu paņēmusi darbā cilvēku, kas man nepateiktu to, ka viņam ir video un viņš taisa montāžas un vēl kaut ko tur dara. Tieši tāpatās pie manis nenāktu klienti, ja es neteiktu, klausies, rekur, es esmu coach un es varu tev palīdzēt sasniegt tavu rezultātu ļoti ātri. Daudz ātrāk nekā tu to izdarīsi viena pati. Un mana metode ir tāda un tāda. Es par to runāju, es par to stāstu, es to rādu, es rādu savus rezultātus, es rādu savu klientu rezultātus, un man ir pie dirsas, ko domā tie cilvēki, kas mani skatās un saka, atkal pārdošana. Atkal viņa pārdot. Zajebala, vot reāli, ko var pārdot? Bet, tā kā, ja es nepārdošu, tad neviens nezinās, ko pie manis var dabūt, neviens par mani nezinās. Un vispār par pārdošanu būtu jāieraksta atsevišķs video, tāpēc, kad pārdošana ir kaut kas daudz plašāks nekā daudz cilvēku par to domā. Tā nav preču un naudas apmaiņa vai pakalpojumu un naudas apmaiņa. Pārdošana ir komunikācijas veids ar pasauli, un no šī skila, no šīs prasmes, komunikācijas prasmes ar pasauli, ir atkarīgs, vai tu dabūsi no dzīves to, ko tu gribi. Un tas nav stāsts par naudu. Un man īstenībā ļoti patīk. Es ļoti daudz triggerēju ar to, ka nauda, piķis, tur pelnu daudz un to. Patiesībā, kas ir daudz? Kādam tas, cik es pelnu, ir daudz, kādam viņš paskatīsies un viņš pateiks, Diana, varbūt tev piemest naudu, kā tu tik maz vari pelnīt reāli. Un atkal divas dažādas vides. Ja? Vienā vidē es esmu bļāviens superkruta, otrā vidē es esmu nabadzīta. Gan jau, ka kaut kad tiks līdz mums. Labi, es, protams, pārspīlēju, bet reāli. Jo cilvēks, kas ir miljonārs un multimiljonārs, viņš vienkārši nesapratīs, par ko es priecājos. Taču visdrīzāk ar šī cilvēka mindsetu, un pat nevis drīzāk, es vienkārši neesmu satikusi cilvēku, kurš pelna tiešām ļoti daudz, kurš ir daudz ko pats sasniedzis, kurš noniecinās to, ko šobrīd daru es. Tieši šajā vidē parasti ir tāds ļoti iedvesmojošs, ļoti tāds veselīgs vibes, kurā tu gribi pie viņa pievilkties. Un tev automātiski atverās jaunas iespējas. Ja? Es nesaku, ka kaut kādā citā vidē ir sliktāk, vienkārši tur ir savādāk. Ja? Tur tu esi tas, pie kura grib pievilkties. Un tā tas īstenībā strādā. Katrs mēs esam pa vidu kaut kādam posmam. Ja? Un nonākot vienā, es mēru visu naudā, finanšu līmenī, piemēram, 1000, 5000, 10 000, 100 000, 500 000, miljonus un tā tālāk. Un, piemēram, es šobrīd esmu tur starp, 20 000 un 50 000. Un cilvēki, kuri grib sasniegt 20 000, viņiem es esmu kā tāds, teiksim, figūra, pie kuras viņi grib tiekties, tāpēc, kad viņi pagaidām vēl neredz, un viņiem vēl pagaidām viņu apziņai liekas īsti nereāli tas 100 vai 50. Ja? Paņemsim 100, 100 000. Viņiem vēl liekas tas nereāls. Es esmu šeit, un viņiem liekas tas tā reālāk, un viņi tā kā mēģina caur manu pieredzi, caur maniem produktiem vai bezmaksas produktiem, maksas produktiem vienalga, viņi mēģina tikt uz šo savu finanšu līmeni, jo tas ceļš no, piemēram, 1000 uz 5000, no 5 uz 10, no 10 uz 20, tu procesā kļūsti par citu personību, tāpēc, kad lai
ģenerētu un uzturētu konkrēto naudas kapacitāti, tev ir jābūt konkrētām pārliecībām, konkrētām prasmēm, domāšanas veidam un ieradumiem. Ar ieradumiem 1000 eiro līmenī tu nekad nesasniegsi 10 000 eiro līmeni. Un patiesībā ieradumi ir, ikdienas ieradumi ir pats svarīgākais. Nav burvju tehnikas, kas tev, rekur, uztais šo tehniku, sajūtu transformāciju. Un viss tev dzīvē mainīsies pēc 2 dienām, tu kļūsi par miljonāru. Nu, nē. Viņa tev palīdzēs mainīt ieradumus, viņa tev palīdzēs nošiftot tavā galvā, mainīt kaut kādas skrūvītes, kas tev liks dabiski no sirds pieņemt lēmumu, es tagad dzīvošu savādāk un dzīvot savādāk. Un reāli katru dienu dzīvot savādāk, pieņemt lēmumus savādāk. Kručis kaut kur aizpildēju. Bet man ir super interesanti, es ticu, ka jums arī, tāpēc pierodat pie šitā mana floviņa. Jā, katrs mēs esam cilvēks iedvesmotājs, mēs katrs kādu iedvesmojam. Un vienmēr, lai kur mēs ietu, mēs varam paņemt līdz ļoti daudz cilvēku masas, jā, savus tuviniekus, savus draugus, savus sekotājus, jā, un parādīt viņiem, kā var vēl savādāk. Un man ir prieks to darīt. Es dzīvoju savu dzīvi, es dzīvoju tā, kā es gribu. Un, ja kādam tas patīk, welcome! Es ļoti labprāt dalos ar to, ko es gribu. Un, jā, es sāku ar to, ka es triggerēju ar naudu. Es triggerēju ar naudu, tāpēc, ka nauda patīk visiem. Nauda ir viena no pamata vajadzībām. Lai kā jūs to noliektu, tā ir, un es zinu, ka ir cilvēki, kuri noliec totāli visu šo te luxury, visus dārgos aksesuārus, kuri tur hosteļos var dzīvot, un viņiem pofig, un viņi pilnīgi tā, riktīgi brutāli, dumpinieciski noliec. Tā arī patiesībā ir galējība, tā ir traumatiska, teiksim, izpausme vienai no tavām traumām, un tu kaut kādā tādā veidā viņu izdzīvo, ja? Jo cilvēkam, kuram tiešām ir viena alga, viņam būs neitrāla attieksme uz to. Tāpēc tos cilvēkus, kurus triggerē nauda, un viņi saka, ka tur Diana ir merkantīla, viņai vajag tikai naudu. Ok, man vienalga, lai ir, man patīk triggerēt ar naudu, tāpēc, kad reāli visi pasaules cilvēki katru rītu ceļās. Lai ko? Lai nopelnītu naudu. Tāpēc, ka bez naudas jūs atsprāksiet, nekas jums nebūs, veselība jums nebūs, naudas, loģiski nav naudas, nav veselības, nav pārtikas, nav ēdiena, nav guļamvietas, mājas, ģimeni nevar uzturēt. Katrs cilvēks katru rītu ceļās, lai nopelnītu naudu. Primitīvā līmenī, protams, lai dzīvot savu dzīvi, piepildītu un tā tālāk, laimīgs būtu. Bet nauda ir liels triggeris. Un kāpēc, lai šo triggeri neizmantot, lai piesaistītu uzmanību? Sākumā es besiju, super ok, bet vienmēr tā spilgtā emocija, lai kāda viņa būtu, viņa paliek atmiņā. Un man ir prieks par to, tāpēc, ka ja es tev palieku atmiņā, tu kaut kad pie manis atgriezīsies, un tu saskatīsi vērtību, kad tu būsi gatavs. Iespējams, šobrīd šeit un tagad tava psihi nav gatava dzirdēt kaut ko no tā, ko es saku, un tas ir ok. Bet tad, kad tu kļūsi gatava, tu atcerēsies par mani, vai arī varbūt tevi uzrunās kāda cita personība, kāda starpība. Mans mērķis ir iesēt sēklu tavā prātā, lai viņa atplaukst vajadzīgajā brīdī, tad, kad tu būsi gatavs vai gatava, un lai tu dzīvotu savu labāko dzīvi. Vot tā. Tā kā nauda nekad nav vienkārša. Un tad, kad cilvēki grib naudu un izmantot vispār to visu naudas tēmu, tas nekad patiesībā nav stāsts par naudu. Tas ir par cilvēka patiesajām vēlmēm, vajadzībām, par drosmi, uzdrīkstēšanos, dzīvot to dzīvi, kuru viņš patiesi vēlas. Un, ja cilvēki uzskata, ka kāds ir merkantīls un viņam ir vajadzīga tikai nauda, tas nozīmē tikai to, ka viņi šo tēmu redz ļoti, ļoti sekli, pagaidām vēl, jo viņi nezin kā savādāk. Un tas ir ok. Tā kā izskatās, ka es pastāstīju visu, ko es gribēju, tādā plūsmiņā un čiliņā. Es ļoti, ļoti priecāšos, ja jūs paņemsiet 2 vai 3 labākos insightus no šī video
dalīsieties ar to savā Instagramā, dalīsieties ar šo YouTube kanālu vai manu Instagram kanālu. Es jūs aicinu uz Telegram kanālu. Tur ir supervērtīga informācija podkāstu veidā. Vispār podkāsts ir mans mīļākais formāts. Ja tev patika, ja tev bija kaut viena atziņa no šī video, padalies ar to, padalies ar saviem insaitiem, atklājies pasaulē, iedvesmo savu komūnu, lai mēs kļūstam par stiprāku, laimīgāku, foršāku, priecīgāku, skaistāku sabiedrību. Paldies, ka veltīji savu laiku. Paldies, ka biji ar mani. Atā.